gari nerunāšu, visi ir nogurušie. Gribēju iezīmēt, cik daudz mēs runājuši esam šodien par Brastiņu, un faktiski nav vairs sfēras, kur pieminēt, kurā Brastiņa klātbūtne nebūtu bijusi jūtama agrāk, un kurā viņš nebūtu izteicis kaut kādu savu viedokli par kaut ko sabiedrībai un latviešu tautai ļoti aktuāli. Faktiski tas ir mums ļoti aktuāls saistībā ar vēsturiski politisko situāciju mūsu tautā un kultūrā. Tas ir tas, ko mēs tagad mēģinām iestrādāt Latvijas Satversmē kā jauno preambulu. Un man kā radošo sfēru, radošo industriju pārstāvim arī šeit izskanējušās domas par šo te tautas kultūras mantojumu, kā šī te radošo industriju kā vērtīgu pamatu, ko mēs varam izmantot, arī iepriecina. Tāpēc, ka es arī saskatu, ka faktiski mūsu individuālais, mūsu mantojums ir tas, ko mēs varam kuplināt, tālāk attīstīt, pilnveidot un ar to iziet pasaulē kā latvieši, kā Eiropas tauta, kā pasaules tauta. Un kā Austrums Grass sāc lietot tādu terminu kā globālais latvietis. Mums ir sevi jāsāk apzināties, ka pasaulē, kurā informācijas aprite jau ir globāla, mums arī sevi ir jāapzinās kā šīs globālās pasaules sastāvdaļa, kur mēs esam vērtība visiem, ne tikai Eiropai faktiski. Jo Eiropa dažkārt sasaista ne visu to, kas ir pasaulē, arī austrumu kultūrās, ko mēs sasaistam, redzam kā vērtību un tā kā jau Angraus kundze pieminēja, atrodam par ļoti tuvu mums esam. Tātad šis radošais moments, viņš jau nekad nekur nav izpalicis, un būtiski tas, ka arī tradicionālā kultūra nekad savā būtībā nav bijusi konservatīva. Faktiski konservatīvs attiecībā uz tradicionālo kultūru ir tikai priekšstats par vēlāk laika priekšstats par pagājušo, bet tieši mūsu kultūru vairāk kā jebkur citu varbūt Eiropā bāzēta kultūra uzrāda to, ka viss, kas ir radies mūsu kultūrā, ir pašs tauts izlolots, radīts, izkops un uzturēts un gadu tūkstošiem. Un tas, par ko te runā par kreativitāti, faktiski ir dabiska dzīves ziņa, kas mums jau ir šajā dzīves ziņā iekšā. Šī radošā interpretācija tradicionālā kultūrā ir arī tradicionālās kultūras sastāvdaļa, kas ir jāuzsver vienmēr un nedrīkst tā ļauti, kad kaut ko, kas ir saistīts ar mūsu vēsturi, tradīciju, ka to tā kā noliek pagātnē. Un tāpēc arī pieminot Brastiņu, viņa aktivitātes, viņam dažkārt pārmet to, ka viņš ir kaut ko atjaunojis, tas ir kaut kāds neopagānisms. Faktiski viņš tikai bija turpinātājs tam, kas jau mūsu tautā pastāvēja, vai tad godi un gadskārtas kādreiz ir pārtrauktas svinēt, Varbūt cita izpratne un bija pazaudēta šī izpratne, bet katrā ziņā tas bija nepārtraukts process, jo pilnībā kaut kas pārtrūks, tad viņš arī ir miris un diez vai kādreiz tā pa īstam atjaunojās. Faktiski, viņš kā mākslinieks, kā vēsturnieks, viss, kas viņš bija, viņš to savu būtību ļoti labi parādīja un pauda. Man pārsteidz, piemēram, tas, ka par dievturību kā cieši saistīta ar latvisko dzīveziņu, daži prominenti mūsu sabiedrības pārstāvi ir izteikušies apšaubot to. Faktiski, runājot saistībā par Satversmes preambulu, kur šis jēdziens latviskā dzīveziņa tiek iekļauts, un kas arī tika apšaubīts kā saistīts, katrā ziņā tas tika apšaubīts kā tikai tik izteikts šaubas, vai to var attiecināt tikai uz dievturību. Jā, paldies. Un es ko gribēju to teikt, un Brastiņa ieinteresētība šīs arī politiskajos procesos bija
tajā laikā tikpat liela, un secinājumi tanī laikā bija līdzīgi kā šodien par to, ka ir mūsu satversmē problēma, kas neļauj uzturēt latvisko kultūru un viņas, tiksim, statusu, lai nodrošinātu viņas tālāk esamību. Arī viņa darbā Latvija, viņas dzīve un kultūra, viņš jau risina šīs problēmas un runā par šiem jautājumiem, citējot daudzus nozīmīgus kultūras darbiniekus. Un faktiski, es teiktu tā, ka latviešu tautai tiek piedāvāts kārdinošs kumosiņš satversmes preambulas, lai tādā veidā tiktu nostiprināta tautas vēsturiskās tiesības dzimtajā zemē. Visnotaļ apsveicams un atbalstāms ierosinājums, bet vai patriotiskajā eforijā netiek palaista garām kāda nianse, kas kā dara spiediens var sabojāt šo piesolīto medus podu. Ja? Un, te ir tāda interesanta lieta, vai ne, ka šis teikums, par ko te daudz ir izteikušies saistībā ar vērtībām, kas ir ierakstīts, ja? Ir faktiski diezgan neloģiski noformulēts, jo vai tad pats neloģiskākais, manuprāt, ir, ka pilnīgi atšķirīgs formulējums, ka mūsu identitāte Eiropas kultūra telpā ir sevišķi veidojuši latviešu tautas tradīcijas un dzīvesziņu, latviešu valodu, universālās un humanās kristīgās vērtības. It kā pirmajā piegājienā liekas, viss ir ļoti tā kā pareizi, ja? Bet te ir atkal šis jautājums par pašredzējumu, kā mēs redzam sevi kā vērtību. Lūk, vēl vienu minūtu. Kā mēs paši sev redzam un kā mēs definējam, ja? Tad aicinu ieklausīties, kā tas ir uzrakstīts. Ja? Izrādās, ka nevis mēs paši veidojam savu identitāti, radot, izkopjot un uzturot savas tradīcijas, valodu un dzīves, bet tā ir kaut kur un es kādu uzradusies un sākus veidot mūsu. Skaidrs, ka tāda teikuma konstrukcija izstrādāta, lai bez diskomforta un konformistiski korekti vienā teikumā ar latvisko dzīvesziņu varētu ietvert kristietību, jo tā pie tautas vadītām vērtībām nekādīgi nepieskaitīs, vai ne? Jā, bet tas ir apzināts mēģinājums savas atvērsni, cilvēku apziņā iekodēt pašvērtību degradējošu, destruktīvu psiholoģisko programmu. Faktiski to var nosaukt par trojas zirgu vīrusu, kā to mēs tagad esam pieraduši lietot. Datorprogrammas sakarā, ja, kas parazitējot apziņā, iznīcina nākotnes paudzēm kultūrvēsturisko piedarību, pašvērtības apziņu un radošo iniciatīvu. Ja, tieši šo radošo iniciatīvu, ka mēs paši veidojam šo valsti, šo kultūru un viņu uzturam. Bet mēs esam apstājušies savā garīgajā izaugsmē un intelektuālajā attīstībā, ka savu identitāti spējam redzēt un traktēt vairs tikai kā kaut kādu pagātnes reliktu salikteni. Tad latviskā dzīvesziņa nav dzīves tautas, dzīves kultūras process, kas ir pastāvējis kopš tās veidošanās pirmsākumiem, ir attīstījies un turpina pilnveidoties, tiecoties uz universālām vērtībām, kas sevī ietver kritisku redzējumu uz visu pasauli kopumā. Pat ainas pauž savu universālu vispār cilvēcisku pasaules redzējumu. Vienai tautai ir sava dzīves ziņa, tāpat kā viena valoda. Tās kultūrvēsturiskajā attīstībā pašas radītā garīgā satversme, kas ir tās identitātes pamats. Tikai tai jābūt par vērtību mēraugu no pagātnes uz tautas nākotni, kā stūrakmenim satversmes preambulā. Tad es neuzskatu, ka ar šādu apgalvojumu, ja kādā veidā varētu tikt aizskarts citas vērtības, citas reliģiju vērtības, bet, ja mēs gribam vienot valsti, vienotu tautu, ja, tad mums ir jāprot arī saredzēt sevī potenciāls attīstīt savu dzīves ziņu vispār cilvēciskā vērtībā. Un šīs vispār cilvēciskās vērtības jau tur ir iekodētas no senākiem laikiem, jo Dainis nenes sevī nekādu šovinismu, tautisko nihilismu pret citām tautām. Ja patiesības viņās vispār cilvēciskais ir daudz vairāk kā abramiskajās reliģijās, kas nes šādus šovinistiskus izredzētības principus, kur citas tautas ir tikai uzpotēts zars uz vīģes koku, kur saknes, protams, ir citā zemē un citā laikā un tautā. Un tāpēc es šim preambulas teikumam ieteiktu šādu reakciju, ko es varu aicināt arī iekļaut rezolūcijā. Latviešu tauta, pastāvot Eiropas kultūra telpā, savu identitāti izveidojas gadu 1000
laikā, izkopjot savu dzīves ziņu, valodu un kultūru, kā vispār cilvēciskas humānas vērtības.